Mani sauc Santa, un mūs interesē kaķi. Kā sauc jūsu kaķi? Pipers. Persika. Man divas kaķenes. Viena sauc Erika, otra sauc Puma. Zape. Моего кота зовут Чаки. Kā jūs izjūtat, ka jūsu kaķim ir sācies pavasaris? Skaitu, tā kā trakas ir. А он кастрат. Ну реально. Paliek kraks. Viņš visu laiku tasās ārā. Viņš nevar dzīvot iekšā. Viņš negrib, viņš lien pie kaķenēm. Beklē viņas un tā tālāk. Viņš ir kastrēts. Es nejūtu viss kārtībā. Pēc kā jūs saprotat, ka kaķis ir bēdīgs? Viņš nekad nav bēdīgs. Viņš ir priecīgs visu laiku, viņš ir resns. Nu tāds diezgan tāds apaļīgs kaķis. Bēdīgs? Viņš, man liekas, vienmēr ir priecīgs. Vienīgi bēdīgs, ja viņš nav paēdis. Bēdīgi. Nu, tā murka, viņa visu laiku kaut ko tur ņaut, tā ļoti bēdīgi. Ir dzirdami. Ir dzirdami, kad ir priecīgi, un ir dzirdami, kad ir bēdīgi. Bet ciduram visu laiku ir normāli. Viņa tā, ну tāda ļoti bēdīga. Ļoti. Милой становится. Она обычно агрессивная, а так, значит, добренько такая становится. Kā jūs ar kaķi sarunājaties? Nu, īstāds un ir tās parastās skaņas, vai arī viņš pats mēdz murrāt, vai arī ieņaudēties, так viņš gribēs. Я подхожу к нему, говорю: Чаки, поцелуй меня. Он мне лижет нос, я целую его в ответ в голову и все время спрашиваю у него, как дела, и он мяукает, отвечает. А вы ему мяукаете? Да, тоже. А как? Мяу. Так вот мяу. Да? Ну, я не знаю, я с кошками особо не разговариваю. Ой-ой-ой-ой. Tā baigi bija. Es koļu blakus. Cilvēkam. Tā. Man tā kā ar maziem bērniem. Jā. Persika nedrīkst. Tā, lai viņi neko nedara, lai viņi nomierinās. Viņus laiku lien aizskarās. Mēs vienkārši runājam kā cilvēku, viņš saprot visu. Es, kad dusmīgās, viņš skrien prom pa māju. Tiešām, es nezinu, vienkārši ir tādi brīži, kad neviens nevar paklausīties manī, un tad kaķīši nāk man palīdzībā. Rītiem es viņam pajautāju, ko kā viņš ir gulējis. Es saku un spēlējos ar viņas seju vai ar viņas vēderu vai kaut ko tādu. Jānāk šurp, aizver muti un jā, kaut kas tam līdzīgs. Viņš ir sienīgs visu laiku. Es redzu viņu sejā. Es jau saku, mjau, mjau, mjau. Mjau, mjau. Nu nē, tas tāds joks. Es tev saku, ķipā, kur ir reidienis, tu tur var to. Arī tagad bez mazliet cilvēku. Ko smieklīgi dara jūsu kaķis? Он кусает только маму за ноги. Никого большего, только маму за ноги. А нас там за руки с отцом, еще куда-нибудь, не знаю, за булочку. Nu, viņam ir ļoti raksturīgs tas, ka tad, kad es naktī guļu, viņš tikai reāli nostūp manu galvu no spilvenu un aiziet, bet viņš arī, jūs zināt, ka tas, ka viņš mīca, un tad viņš nāk pa maniem matiem un sāk mīcīt galvu, un tad naktī es mostos no tā. Tas ir vienīgais. Dažkārt no rītē vienkārši nāk cīties tās ķepiņas splēš no spilvam, protams, un viņai notiek tādas iekla. Viņš ir ļoti rasns, viņam ir 13 kilogrami, un vasarā viņš nevar uzkāpt uz 3. stāvu, mēs dzīvojam dzīvoklī. Tad tiek līdz 2. un Elsu, un tālāk mēs viņu nesam.